Sveiki, es esmu Ieva, un es kā brīvprātīgā darbojos Latvijas Hokeja federācijas rīkotajos pasākumos, uzņemot viesu komandas. Kā brīvprātīgā darbojos kopš 2011. gada, kad pirmo reizi Twitterī ieraudzīju ziņu, ka Latvijas Hokeja federācija meklē atašējus. Kopš tās reizes tā pieredze bija ļoti laba, un sāku to darīt regulāri. Mani galvenie pienākumi parasti tie ir gan vienkārši sadzīviski, kaut vai sagaidīt komandu lidostā, parādīt halli, palīdzēt, varbūt iekārtoties ģērbtuvēs, tur varbūt kaut kas trūkst vai kaut ko noskaidrot. Tas, ko es daru priekš manis, ir ļoti ārpus komforta zonas, jo es esmu ļoti introverts cilvēks īstenībā, bet šeit sanāk ļoti daudz komunicēt. Tas noteikti mainīs skatījumu uz dzīvi, jo man patīk mans datordarbs, bet man arī ļoti patīk tas, ka ik pa laikam varu pārslēgties uz tādu brīvprātīgo darbu. Ikdienas ieteiktu iesaistīties, tāpēc, ka tā ir lieliska pieredze. Tīpaši, ja no kaut kā ir bail, tad te var nākt un nebaidīties. Ja ir kaut kāda joma, kas ļoti interesē, kas patīk, bet ar ko varbūt ikdienā nesanāk darboties, tad tā ir tā iespēja, kā tikt tur iekšā. Pastīties, vai varbūt tiešām interesē. Tad jau tālāk tie ceļi var būt dažādi. Man brīvprātīgais darbs ir jauna pieredze.